Aicinu jums no Itālijas, no ādas somu ražotnes butīka, otrā butīka, jo vakar, kā es minēju, biju pirmajā. Arī šodien iesim cauri visiem plauktiem, bet šeit, kā es minēju, būs ātrāk, jo es skipošu tos modeļus, kuri jau bija parādīti jums vakar. Lai vienkārši netērētu laiku, lai mēs varam apskatīties vairāk, kas ir tieši šeit. Un ieraksti, kā es minēju, būs spēkā līdz 17. datumam. Tieši tāpatās, kā es minēju, dāmas, cenas, kuras es saucu laiva laikā, ir cenas, kuras jums spēju piedāvāt tikai un vienīgi esot ekskluzīvi pati šeit uz vietas. Jo mājaslapā ikdienā mēs šādas cenas jums piedāvāt nevaram. Tāpēc šis ir tāds sava veida ekskluzīvs piedāvājums tieši priekšā Sātjaunija beigas sekotājām. Es zinu, ka jūs gaidījāt maziņo Balenciaga dizainu somiņu. Un paskatieties, jaunās krāsīs. Šokolāde, kopš ar viņiem strādāju, vispār nav bijusi, tā ka šis ir totally brand new. Melna bija, bet ļoti ilgi nebija tiešām, ja es nekļūdos, no rudens dāmas. No rudens nebija, tāpēc šīs ir ekskluzīvi vienkārši, kad ir un tauptonīgas. Un līdz šim dāmas bija tikai un vienīgi šādi sudrabā. Redziet? Un tā viņi to savu mazo dzīvi dzīvo, jo principā mums nevienam īsti Latvijā tās krāsas, tik spiltis vai ne, neaiziet. Piekritīsi. Zelta furnitūriņa, paskatieties, viņa tāda neliela. Cik viņai varētu būt centimetri? Man nav metru lenta. Ap kādu 25, 20, lielais maks vajadzētu iet, ap 20, ja? Šāda te, tas, ka plaši viņi ir, sanāk šeit, nevarēs uzlikt plecā kā tās, šis būs uz lociņas, toties redziet, ir garā lence, paņemam uzliekam šādi pleciņā, vai saregulējam un uzliekam kā krosbudīju. Redzat? Šādi te, riktīgi forši. Skatāmies, kas tad ir lācītam vēdrā. Ideoloģija arī tieši tāda pati. Veram vaļā. Arī šis dubultais sadalījums. Un dāmas šeit nav kabatas rādēs, redzat, slitīši tās. Un arī šo somu dāmas ir iespējams regulēt, kas vakarnoks jums neparādīja. Atveram sānus, un tu vari iedot nedaudz to platumu. Redzat, iegūt viņu, ja ir vajadzība. Un, protams, arī aizmugurē somiņas ir divas kabatiņas tādas. Ziniet, šeit varbūt pielikšu. iPhone Max varbūt tās, ka nevarēs īsti ieslidināt, lai gan it kā ir, bet var mēģināt, ja nav tāds beigais silikona pārvalciņš, bet tā principā atslēgām un tā riktīgi forši. Visu saucu cenu dāmas tā. Cena šai mazulītei ir 100 eiro. Jā, 100 eiro. Šāda te, tātad šokolāde, melna, taupe un tad tās krāsas. Bet arī tas dāmas nav viss. Maxi versija arī nebija pieejama kopš pagājušā gada rudens. Tad tagad ir rādu. Ko nozīmē Maxi? Tā ir pašu lielākā versija. Viņa ir liela, ļoti liela. Redziet, uz manis maziņās, viņa ir ļoti liela. Tas ir tām dāmām, kurām oversize patīk. Tā, un skatāmies, kāda ir toņa taupe. Tad rekur es jums rādu konjaks. Un es jums rādu arī šokolādi. Līdz šim nebija dāmas pieejami šo toņu. Vispār nebija. Lūk, es domāju, ka es tuvāk varu parasti citu, uzreiz arī šai varam paskatīties. Ir garā lence, bet, liekas, te pilnīgi pietiekoši, tu vari uzlikt jau vienīgi ar šo rokturīti plecā. Un arī tad ideoloģija dāmas tieši tāda pati. Šai cena ir tā 122 eiro bija. Un ideoloģija tieši tāda pati, kā vidējiem izmēram, arī ar kabatiņu drāvēs vajadzēja, arī sāregulējums sānos, arī divas milzīgas kabatas aizmugurē. Nav šeit pielikt, bet ir arī tas piekrīt, ko es rādīju pirmītnēs. Dāmas, man tikko atnesa viss, kas ir šobrīd pieejams no šīm te foršajām Hermes dizaina iedvesmotajām jostiņām. Kā es arī jau biju stāstījusi iepriekšējā reizē, ar ko viņas atšķirās no pirmajā butīka esošajām. Pirmkārt, šīs ir precīzi 1:1, un viņas ir no Safjānijādas, tātad tā nav tā greinskina, un viņām nav aizmugurē tik liels reliefs šajā pusītē. Jā, lūk, tā dāmas rādu pēc kārtas. Kas mums ir? Mums ir šāda te vīna krāsas ar sudrabu. Tātad no baltās ir ar sudrabu. Es tā domāju, vai balta ir ar zeltu. Es pat neapskatīju un atnesu tikko nolikt, man liekas, ka nē. Bet varu pateikt vienu dāmas. Es sāku ar vienu, domāju, kam man sudrabu nenesāja, bet paskatieties. Es vien vairāk saprotu, ka īpaši ar baltu sudrabs izskatās vienkārši izcili. Tāpēc, ja tev ir, piemēram, zelta, tad ir vērts padomāt arī ar sudrabu. Noteikti noderēs, redzēsi. Tāks, tālākajam, oranža ar zeltu. Vienkārši ņemšu pēc kārtas. Sarkana ar sudrabu. Zila ar sudrabu. Tas mums ir šis. Šis mums ir konjaks ar sudrabu. Manuprāt, konjaks ar zeltu. Tāks. Dāmas cena 40 eiro šīm. Šokolāde ar zeltu. Kas mums ir šeit? Man jau atnesa tādu. Konjaks ar zeltu teicu. Melna ar sudrabu dāmas, tas ir riktīgi super. Un reku man blakus ir melna ar zeltu. Ir šoreiz abas, pagājušoreiz nebija. Ir gan melna ar sudrabu, gan ar zeltu. Un šis arī tas variants. Melna arī noteikti var ietert gan ar sudrabu, gan ar zeltu. Redzēsiet, nenožēlosiet. Taupe dāmas ar sudraba krāsu. Kas mums ir šis? Man liekas, jau teicu, ka ir šokolāde. Tātad šokolādes bija gan ar zeltu, gan ar sudrabu, jo rekur ir šokolāde ar sudrabu dāmas. Un šokolāde ar zeltu. Tad šajā reizītē ir abas divas, redzat, gan zelts, gan sudrabs šokolādīte. Un kas man te nokrita? Ar sudrabu oranžā. Un arī oranžā šoreiz ir. Sudrabā un zeltā dāmas 40 eiro. Maksā šīs te jostas, kuras nezinu, es varbūt tās tūlītās parādīšu, kuru man te ir izģērta. Noliksim. Skatieties. Parādīšu, kā tas strādā, varbūt tās pa virsu. Tātad josta forši, kas viņa regulējās šādi te savelkam. Jā, tas ir viens. Otrs, man, piemēram, ļoti patīk, kad jostām nav šīs tāstas. Piemēram, šeit ir labi, šortē man ir tāda ripa, ļoti labi garums aiziet, bet tā, ka, principā, tu liec kaut kur šādi žaketē pa virsu, man nevisai patīk, kad ir astas, tāpēc šādas jostas vispār man ir masta, pilna aptuveni vienkārši mājās. Un kā mēs šo liekam? Uzliekam šādi te virsū, es mēģināšu, super, šitie noņemta plēvīti, piemēram, iedomāsimies, ka tur josta man nav. Ļoti ērti, ātri uzliekam un ar rociņu
pieknībinam, vienkārši pievelkam, cik šauru gribi. Un viss, nekur nekas nekarājās. Un tu vari pavilkt, kā tev vajag. Lūk, liekam visādi. Virs žaketēm, virs mēteļiem man ļoti patīk, tad, kad iet rudens sezona. Tad var likt arī virs kleitām, lai izceltu tieši šo te vidukļa daļu. Visādi dāmas. Tiešām ļoti foršas jostas. Iesaku pati nesā jau vairākus gadus un vienkārši izcīkuļi. Kurš nedēļu atpakaļ ienāca Zamšādā? Es domāju, jūs šo koferīšu tipu modelīti jau atceraties. Bija ādas versijā, kur viņš redzat, foniņā, rekur ir. Un tagad ir ienācis arī Zamšādā. Kas ir tā kā miksīši, redziet? Dabīga āda, dabīga Zamšāda. Un forši ir tas, ka šīs te knīdītes ir labi, ir ļoti gan rokturi, gan dupsis ir no ādas, kas nozīmē to, ka tev tas labāk kalpos. Gari rokturi uzreiz uzliekam plecā. Somiņa ir viegla, kā es arī teicu, es jums teikšu. Somiņa ir viegla, līdz ar to ļoti varēs, teiksim tā, daudz ērtāk viņu nesāt. Tātad atverās šādi te. Kas mums ir iekšā? Liels nodalījums ar vienu slipkabatu un kabatiņu dāmas uz rāvaislēdzēju. Nu, šajā somiņā var ietilpināt ļoti daudz, kā es smeju šampaniešu pudeli, pat tur noteikti ielīdīs. Lūk, šāda te soma. Es pat teikšu, pat uz maniem 1,60 m ir ļoti, ļoti labā izmērā. Dāmas somiņai cena ir 90 eiro un skatāmies, kādi garšīgi toņi mums ir. Skatāmies. Šokolādīte, kā teicu, ļoti skaists konjaks. Haki ir vispār maskavs šobrīd aizgājis. Tad redzam, skatāmies dark taup un taup, vīna krāsiņa melna un šajā sezonā nāk iekšā tieši navy tonis, starp citu. Ievēroju tagad, tā ļoti, ka tu esi ražotnē iekšā uz vietas, kur redzēs tūkstošus modeļu, tu saproti, par ko būs stāsts nākošajā sezonā. Nāk iekšā pelēks, nāk iekšā izteikti haki un navy parādās klāt. Ja, pie ierastās vīna krāsas un šokolādes krāsas. Un dāmas tieši tā pati versija, varētu paņemt, jums ir baltu, kamēr vēl jums baltu var parādīt. Tieši šī pati versija, dāmas, ir arī ādas variācijā. Tieši tas pats variants, vai cenā atšķiras 90 eiro un te 90. Tieši tāpat tās neatšķirās. Tu vari vienkārši izvēlēties. Lūk, ideoloģija identiski tāda pati. Tikai viss no ādas. Lūk. Tad, ja gribās vasaras variāciju, baltos toņus vēl īpaši dāmas ietek. Un ir ļoti daudz toņi. Es jums rādu. Reciet. Un te arī dark taup, beige, balts, rozā. Un reku skatāties, ir šoko, viens. Jā, šoko un te ir tā kā brauna, redziet. Paskaties, kāda variācija, dāmas. Šādi ir. Un tad jau, protams, arī kaut kas sāģ, kaut kas no šiem tonīšiem. Nu, ļoti liela variācija no krāsām. Šoreiz tiešām super liela variācija no krāsām. Nākošais mans brauciens, dāmas, būs septembra. Visticamāk, kaut kādā otrā nedēļā es skatīšos, jo augustā nav jēgas, kā es minēju, ražotnes varās cieta, viss tiks vākts ārā, visas vasaras krāsas tiks noņemtas un tiks atstāts tikai un vienīgi viss no rudens. Pilnā sortimentā rudens parādīsies septembrī, tāpēc nav īsti jēgas vēl kaut kādos 20 pāri datumos lidot uz šeit. Lūk, līdz ar to tātad rādu šo te foršu somas modelīti. Viņš gan kolekcijā ir kādu labu laiku, bet kāpēc es tādu pieķeros, skatos, ka ir jaunās krāsas, tas nozīmē, ka viņš paliek arī šajā rudens kolekcijā. Tāda nedaudz kā Hermes stilistika, ļoti labs izmērs. Stabils A4 manā uztverē varētu būt. Šobrīd tur rokās vīna krāsiņu, skatāmies rāvaislēdzējs pa visu augšu. Un iekšā klasiska odre, kabatiņa uz rāvaislēdzēju un liela slipkabatiņa. Un paskatīsimies, vai, jā, ir lenču vieta, tad dāmas ir arī garā lence. Filta man nekur nav, tā kā ja ir ļoti liela vajadzība, tad var arī uzlikt leciņā. Tāks, un cena šai ir 95 eiro. Rādījums rokās ir man vīns, kā es teicu, un reku parādīšu, kas mums ir no krāsiņām. Skatāmies. Kā es teicu, nāk pelēks, vīns bija rokās, redzēt braun, melna, navy, kā es teicu. Rekur būs dark taup, rekur būs čoko, rekur būs haki, tad būs tāds blue. Šis ir ļoti foršs dāmas rokasomas modelis, ļoti laba skrienamā soma darbiņam. Tāda ļoti mīkstiņa, patīkama, nav smaga. Somai nāk arī garā lence regulējuma, un kas man šajā somā patīk visvairāk, skatāmies uz šo te. Te arī ir rāvaislēdzējs, vienkārši kāds ir atstājis vaļā. Jā, tas ir viens. Viena ir kā tev būtu klasiska soma, bet tev vēl ir divas sēnu kabatas. Tad tev ir vēl ekstra vieta. Tad, dāmas, ar to šis modelis ir riktīgi īpašs. Man liekas, jo vairāk vietas, jo labāk. Dāmas cena viņai ir 102 eiro šai te. Un, kā es teicu, tātad no krāsiņām nav šobrīd daudz, bet kaut ko mēs ar jums varam vēl paspēt noķert. Konjaks, balta. Šīs būs, ziniet, tāds persika krāsas, mēģinums to toni nodot, tāds dastī, varbūt pink, kaut kas tāds. Tad būs taupe, tad būs vēl gaiši zila un melna krāsiņa. Un, dāmas, šīs ir tās somas, kuras ir ar sudrabu. Tad man patīk, ka soma ir praktiska un vēl jau vairāk. Ja soma ir 2 rokturi, tad man liekas, tas vispār ir izcils variants, jo tev ir iespēja izvēlēties. Tātad, šis somas modelīts, ar ko man ļoti patīk. Tātad, viņam ir īsais rokturītis, pirmkārt ir ļoti interesanta forma, kā tu redzi, šī soma noteikti pievērš uzmanību. Tas nebūs tāda izteikta klasika. Uzreiz uzmetam pleciņā. Plus arī paskaties, soma ir pietiekoši plata, nav nekāda mazulīte. Jā. Lūk, un tātad, un kas ir forši? Tu šo rokturi var noņemt tieši tā, kā tu redzēji, kā es viņu pieliku. Noņemam un paskaties, tā soma kādā brīdī tev forši kļūst arī par crossbody somu. Jā. Ļoti foršs variants, manuprāt, ļoti izskatīga somiņa, arī vienkārši atverās, bet tas nekas, ka tikai spietloziņa ir arī rāvaislēdzējs. Jā, ne visām somiņām tā ir. Un iekšpusē ir daudz vietas un vēl kabat uz rāvaislēdzēju. Brīļu maks, lielais telefons, es te teiktu, maza ūdens padalīta. Tas varētu būt tas, kas šeit ietilpst. Lūk. Protams, ļoti populārs ir šīs te sāģu tonis, pistāciju tonis. Cena dāmas viņai ir 86 eiro. Un skatīsimies, kas mums ir vēl no krāsiņām šobrīd pieejams. Tad skatāmies, ir rozā, ir vēl palikusi balta, gaiša zila un tāda citronīga dzeltena. Manuprāt, tā. Ziniet, ar baltu ir tā,
ka baltas ir tikai 2. Dzeltenes tikai 2, sāģis 3 ir pink, gaiši zila vispār ir 1. Ja saku uzreiz, toņi neatjaunosies. Vairs toņi neatjaunosies. Tad šis būs somas modelis, crossbody somas modelis, funkcionāls modelis ļoti. Un, principā, viņš viss, pilnīgi sudraba furnitūrā. Tā kā dāmām, kurām patīk sudraba furnitūra, šis būs variants. Crossbody somiņa, ar ko interesanti arī paskaties. Iekam pa vidu somiņā šādi. Tas būtu ātrais variants, piemēram, telefoniņam vai vēl kaut kam cīkākam. Un paskatāmies, ir vēl 2 kabatas. Šeit iekšā ir vēl kabata grāvējslēdzēja, un šeit te kabatiņa. Man liekas, forši ir tas, ka it kā tev viena somiņa, bet daudz dažādas atveres, un līdz ar to saturu vari daudz labāk organizēt. Tātad regulējuma lencīte uzlikšana. Manuprāt, ļoti labs izmērs. Ja, ļoti labs izmērs. Un ļoti daudz krāsu. Un dāmas šai somiņai cena ir 76 eiro. Skatāmies. Nezinu, cik jums aktuāli ir spiedīgie toņi. Es pat te nesaukšu. Jūs jau redzat, kas šeit kā izskatās. Mēģināšu iet lēnām, lai to var piefiksēt. Ja nu gadījumā tev iepatīkās kaut kas. Arī ir tāda somiņa. Manuprāt, super līdzīga. Es pat teiktu ļoti līdzīga. Paskatieties. Varbūt tikai tas, ka šī nedaudz kantēnāk un tā kā nedaudz ovalīgākas tās maliņas, bet man patīk paskatieties. Kāds rokrītis īsais. Šīs jau ir forši. Ja vēl viņai ir garā lence, būs vispār izcili. Pārbaudam. Yes, bingo. Ir arī garā lence. Ot šis ir vēl foršāk. Jo arī ideoloģija, dāmas, redziet, tāda pati. Tāda pati, tikai mēs bonusā iegūstam par šo. Un cena dāmas šai ir 83 eiro. Šāda te somiņa. Man liekas, riktīgi forša. Arī sudraba furnitūra, kas man te sagāzies. To tās es jums parādīšu. Tātad šis būs dāmas pelēks. Nezinu, kā jums spīd, bet pelēks bēžs taupe. Šis būs, ziniet, tāds grūti man nodot toni, kā mums varētu viņu nosaukt. Tā kā tāds pūder, rozīgi, maz drusiņa violēta noskaņojumu. Balts, mustardiņš. Tas ir navy, melnas starp citu neredzu. Te ir spīdīgie konjaks, bēžs. Kas mums ir šeit vēl? Jo te ir bišķi miksā salikts. Redzu vēl zilu, izskatās, ka nav vēl izkrāmēts. Redzu vēl šādu zilu dāmas. Redzu vēl, redziet, vēl šāds tonis, kas nav vēl izlikts meitenes. Ir arī melna. 3 gabaliņas, bet ir arī melna. Forši somas modulis arī no gada uz gadu ir kolekcijā. Paskatieties, kāda garā lence ir plata. Ja tā interesanti redzēt, piesakta ir plata. Arī saregulējam uz podziņām. Varam uzlikt šādi te pleciņā vai paņemam un uzliekam šādu te kā crossbody pat, vai ne? Arī balta krāsa uzreiz parādīju, lai uzreiz tā kā basaras noskaņa ir, un tad rekur ir kabata. Tad varam šādi te, protams, nest rokā pleciņā, kā es teicu, atverās viņa šādi te uzslēdzīti. Tā kā nav tā vienkārši klik, bet ir bišķi tomēr tā drošība. Šeit gan dāmas nebūs aizdare, ir kabatiņas grāvējslēdzēja un vienkārši tāda ādas odrīte. Bet šis variants ir ļoti dāmas ejošs. Ērts ejošs modelītis. 99 eiro. Kas mums vēl ir pieejams? Iepriekšā reize, protams, bija daudz vairāk. Tā, un te kaut kas vēl ir. Jā, vēl ir palicis melnu, starp citu. Melna arī ir, rekur, nav izlikta. Te viņam maz drusiņ tāds pārkrāmēšanās process viņiem vēl ir. Ko es domāju, mēs varētu paskatīties, piemēram, šādu. Man pašai bija interesanti. Es viņu tā vēroju un domāju, nes kā viņa reāli funkcionē. Paskatīties, tāda interesanta somiņa. Kas tur ir pat ir lācītiem vēdrā. To paskatīties tāds ļoti ladz dibens. Tad domāju, pēc kāda principa viņu nes. Tā. Netipiski, vai ne? Pilnīgi otrādāk, kā tam būtu jābūt maziņ, tad ir otrīši. Tad, redziet, tad liela soma ļoti. Tad skatāmies, atverās viņa vienkārši šāda podziņa, paskaties tāda ļoti skaista samšaidīga odarīta. Un iekšā dāmas ir vienkārši tāda soma, redziet. Un kas ir tajā somā? Un somā nav nekas, vienkārši auduma soma. Bet tāda fencīga un ļoti ietilpīga. Es nezinu, pat ko tur iekšā var pielikt dāmas ļoti daudz ko. Redziet, un te ir pat tāds āķītis. Es ticu, ka tur noteikti var izdarīt šito funkciju. Tūlītās paskatīsimies savienot sānus, jo savādāks izskaidrojums man tam nav. Skatieties. Es domāju, ka tas notiek šādi. Savienoju. Jā, gan jau. Savienoju. Redzat? Savienoju. Labais. Un paskatieties. Un sapulgāju. Un to viņu var transformēt vēl par šādu. Nē, tāda interesanta soma. Tiešām interesanta soma, vai ne? Stilīga soma, es teikšu jums tā. Tādus redzu pirmoreiz. Tas ir pats jaunākais. Tad ir 120. Bēša. Šits būtu dark taupa. Konjaciņš, melna un augšā rekur dāmas ir šoko. Un atcerieties šo somu. Es vakar viņam ādas versijā rādīju tajā ražotnē pirmās ražotnes butīk. Tad šeit ir tieši tā pati versija, tikai zem šādā. Arī šis te lielais platais rokturis, lai tu vari ļoti ērti šādu hopsī uzlikt pleciņā. Nu, protams, šī ir daudz vieglāka, ja, jo tā ir zem šāda. Atverās tieši šādi te kā arī tā otra uz magnētiskām podziņām. Un dāmas, bet šeit ir bišķiņ cita loģika iekšā. Te nav nekā iekšā no kabatām, bet redziet, ir tāds maciņš. Ja, ir tāds maciņš vienkārši iekšā. Lūk, šāda te somiņa. Arī forši ir tas, ka viņai ir tā stabilā dukša forma. To arī viņa noliec, ja? Šādi te tas notiek izskatās. Un dāmas ir arī daudz krāsas. Tūlītās es mēģināšu atrast arī ātri cenu jums pateikt. Cena ir 98 eiro dāmas. Un skatāmies krāsiņas. Šoko, taupe. Šīs ir redzēt tā, te ir jautājums tas pats vai tomēr atšķirās, kā jums šķiet, man liekas, ka neatšķirās tikai gaismu spēlējas. Tas ir tāds braun, es laikam teiktu, melna un vīna krāsiņa. Pagājušajā reizītē ienāca zamšādā, līdz šim bija pieejama tikai vienīgi ādas versija. Arī ļoti labs foršs ejos modelīts, arī ir divas augšējās atveres, un katra ir atsevišķa. Ceru, dāmas, ka jūs mani dzirdat. Un ir šeit arī rāvējslēdzējs, un otrā vienkārši parasta kabatiņa.
vai ne? Tāks, un redzam, šeit ir tāda lencīte, saregulējās viņa vienkārši kā pīdās. Uzliekam, tas tāds tipisks dāmas krosbodīšs. Ļoti viegls, vispār nejūt kā pūciņi. Un ir arī vairākās krāsiņās. Es mēģināšu krāsas parādīt, jo tie ir bišķiņi maz drusiņi vardeciņš tāds. Konjaks, haki, sarkana dāmas ir, melna, dark tauptonis, rekur. Tad mums ir, redziet, tā haki atšķirās tumšāks, cenu, ko jūs redzat. Un te ir nedaudz tā kā sāģis, laikam teiktu. Bež, šoko, paskaties, ir šāda krāsa, tīla krāsa ienākusi. Brauna un šoko tur. Un tur ir dziļāk vīns, un te ir mustards. Redziet? Lūk, tādas. Un es uzreiz, kamēr neesmu aizmirsus, es uzreiz tieši to pašu modeli, man patīk tāda loģika labāk. Rekur te, es jums reiz parādu arī ādas versijā. Ādas versijā. Nebūs pievienota lencīte, bet jūs sapratīsiet. Rekords, šis ir tas pirmatnējais modelis, kas ienāca pašā pavasarī tieši ādas versijā. Ja? Arī visas ideoloģija tieši tāda pati, paskatīsimies, vai cena tāda pati, 73 eiro, un dāmas uzreiz es arī pārēju vienkārši klāt pie toņiem. Sāģis, citroniņš, vai, vīns, šokolāde, dark taup, šis būs tāds tā kā old pink gribēju teikt. Vecrozā, haki, melna, pelēkais, sarkans un arī baltā krāsiņā dāmas. Šeit rokās man, piemēram, ir gaiša zila ar zeltu, bet bija, ir. Es redzu, 4 ir arī ar sudrabu. Arī foršas somas modelītes ar ko? Īsais rokturis. Paskatāmies, vai ir īsa rokturis. Man ir šeit polsteris. Es pat varu viņu, tā, var teikt, padusē. Varu nest šādi te rociņā. Tātad tev ir tā variācija. Atveras uz spiedpodziņu, un, protams, dāmas ir ne tikai viena garā lence ādas, bet 2. Tev klāt nāks arī auduma lencīte. Un dāmas iekšpusē kabata zrāvēslēdzēja. Līdz ar to šīs modelis ir tāds arī ļoti funkcionāls. Tev it kā ir viena soma, bet viņa var būt pleca soma, viņa var būt klasiska neuzkrītoša crossbody soma un vēl ar garo to plato lenci, vēl tāda kičīga soma. Lūk, un dāmas šīs somiņas cena ir 87 eiro. Un tagad mēģināsim apskatīties plus mīnus tā, lai mēs redzam arī furnitūras. Kaut kā lēnām jums rādīšu. Tātad, lavanda zelts, sudrabs melna, šoko ar sudrabu, balta, jūs redzat, balta ar zeltu, pelēka ar zeltu, pistācija ar zeltu, zila ar zeltu, dark taup ar zeltu, ar sudrabu, tādu kā, mēs teiktu, pistācija, laikam arī varētu saukt, jo šeit būs tāds tā kā mintveidīgs, ak Dievs, ar sudrabu nevaru pasniegt. Tad būs haki ar zeltu arī pat tāds, es teiktu, tāds silti pelēks, tad būs ar zeltu vecrozā, tāds tumši bēšs ar sudrabu, ar zeltu būs melna arī, ar sudrabu būs lemon, tā kā citrons, haki arī būs ar sudrabu balta, ar sudrabu rozā un ar zeltu, rekur ir konjaciņš. Un kā es teicu, ja mēs skatāmies šeit atlikumos, tad rekur dāmas ir gan balta ar sudrabu, un gaiša zilā vēl ir ar sudrabu. Lūk. Tā kā mēģinājums nosaukt visus tos toņus. Tā kā šis ir variācijas, kur dažreiz, šito guņu neredzēja. Parādīšu. Pagājušā reiz bija ļoti maz toņa, šoreiz ir daudz toņu. Super. Tātad, piemēram, paņemšu. Ko es paņemšu? Sarkanu. Šī mazulīte somiņa ir tiešām, manuprāt, no pašiem pirmsākumiem, kopš mēs vispār ar viņiem strādājam. Somas modlītes, kas ir pārdzīvojis vairākas kolekcijas, kāpēc? Jo pietiekoši lakoniska, vienkārša, neuzkrītoša, klasiska somiņa. Ļoti interesanti ar to, ka viņa ir otrīs, tā kā redziet, iestrādāts šajā vāciņā. Aizmugurē būs kabatiņa, ir arī šī garā lencīte pie tām regulējuma. Atveram somiņu uz spiedpodziņu vaļā, tiekam ātri iekšā, ir kabatu zrāvēslēdzēja slipkabatiņa. Somiņa ir pietiekoši viegla, var nest kā rokas somiņu vai reku paņemam un šādi te uzliekam kā crossbody. Viņa arī labs izmērs kā crossbody. Pat uz manīm, kas esmu īsa auguma, arī ir ļoti labi izskatās. Nav ne par lielu, ne par mazu. Dāmas, šīs somiņas cena 80 eiro, bet kas ir forši? Ko es gribēju pievērst uzmanību ir tieši tas, ka ir krāsas. Un ir arī jau rudens krāsas, redziet? Šī dāmas ir šokolāde. Tur būs tālāk deep green. Ir arī baltā, ir melna, ir tāds tā kā ņūda krāsa, dark taup. Šis zilais tonis tam citur ļoti aktuāls, tāds tā kā džinsveidīgais tonis. Un jau redziet, nāk iekšā arī vīna krāsa. Tā. Ļoti interesants feins somas modelis, tāds tā kā maisīš. Gandrīz vai, ja redziet, viņš tā sarojās un attaisās šādi te. Var iztaisināt pat šādi. Un forši tas, ka viņam uzreiz ir liels garš rokas. Un soma ir tiešām viegla. Forša, viegla, skrienamā soma. Ja, un arī izskatās diezgan kičīgi. Atverās uz šādas pietpodziņu, dāmas iekšā klasiska odre. Ir kabatiņa redzēt uz rāvēslēdzēja un rekur tāda ādas slipkabatiņa. Ļoti jauks variants, man liekas tāds foršas skrienamās somas variants. Dāmas cena viņam ir 90 eiro un šeit ir taup, ir citroniņš, ir vīns, ir šokolāde, ir dark taup, ir brown, ir mints vēl, ir rozā, balta, fuksija, sarkana, melna. Es ceru, ka tur vēl nav aprakts kaut kas, kaut kur ir aprakts gaiša zila un sāģis tonis, redzēt? Tālāk, diemžēl, šeit tas ir. Skatieties šo skaisto somiņu. Miksiņš zem šāda ar ādu. Šāda te somiņa. Parasti šī somiņas tādā maziņā pavisam izmērā. Šī nav maziņa, pusotras sprīdis gandrīz, redzēt? Šāda te skaistulīta, viegliņa ļoti. Jā, gara lencīte, noņemama, regulējama. Šādi, varētu pat arī nest kā crossbody. Dāmas uzreiz saku cenu, kamēr neizmirst 88 eiro. Redzu tikai vienu melnu krāsu. Atveram, ir rāvēslēdzējs pa visu augšpusīti un dāmas kabata uz rāvēslēdzēja. Lūk, šāda te somiņa.